Čoms tas varbūt pat nav īsti pareizais apzīmējums. Čom ir daudz ļoti tuvu cilvēku vai kompānija ir faktiski tikai dažas. OMD tāda ir. Viens no pirmajiem partneriem, noteikti jāsaka, ka arī viens no labākajiem partneriem. Es vienmēr ironizēju, ka teiksim, sadarbība ar aģentūrām, ja, tas ir tāda tā kā dzīvošana daudzsievībā, ja, kur katra no šīm sievām ir tā pati labākā. Pirmkārt jau laikam OMD bija pirmā aģentūra, pie kuras vispār es devos, kad es uzsāku darbu televīzijā. Protams, OMD tā ir ļoti liela mēdīju aģentūra ar ļoti labu reputāciju, tirgu pazīstam, bet tā vai citādi šiem skanīgiem burtiem OMD stāv cilvēki, harizmātiski cilvēki, magnētiski cilvēki, gadu gaitā ļoti labi iepazīti cilvēki. Tātad Einārs, Raivis, Raitis, Kārlis, ja, protams, Henrijs. Neskatoties to, varbūt mūsu biznesa izaugsme, mēs esam palikuši cilvēki un ir palikuši cilvēcīgas attiecības. Neskatoties to, ka mēs kašķējamies, brustamies ikdienā darbos, bet joprojām mums ir, mēs satiekamies uz ielas un nenoduram acis viens otru priekšā. Tas ir laikam svarīgākais. Tas atmiņa tā, ka OMD, manuprāt, bija pirmā aģentūra, vai viena no pirmajām, kas ienāca tirgu kā mēdīju aģentūra, nevis kā mēdīju plānošanas aģentūra. Ļoti liels un nopietns spēlētājs tirgu. Pilnīgi noteikti OMD palīdzēja ļoti 2001. gadā, kad mēs sākām nākošu aģentūru, Domino. Laulātais draugs, 6 gadu garumā, pietiekoši ilga laulība, vai ne? OMD mums ir jau tāds ilggadējs sadarbības partneris. Tā pirmkārtām jau noteikti partneris. Tiešām partneris, uz kuru var paļauties pa visiem 100 punktiem. Tas ir tas mūsu partneris, kuru mēs varam paļauties attiecībā uz mediju plānošanu, sagatavošanu un stratēģijas izstrādi. Ļoti bieži izdarījuši lietas, kuras liekas, ka nevarēs. Taču neko nevarēs izdarīt, bet ir. OMD for me means top professionals in media. Henrijs. Умный, амбициозный, стильный. Latvia and the marketing done here, they're the ones that I need to talk to all the time I have any questions on media. Personīgi OMD, pirmkārt ir cilvēkiem. Профессионалы, гудре cilvēki, kas strādā OMD. Бог или начальник отдела кадров, я не знаю, кто подбирал людей, он сделал так, что эти люди соответствуют этим моим описаниям. OMD viennozīmīgi ir vairāk nekā mēdīja aģentūra. Un atskatoties uz sadarbību iepriekš, tie ir sakari, tas ir labs servis, tā ir draudzība, profesionalitāte. Protams, tas ir Einārs Vitols, tāpēc ka Einārs bija pirmais cilvēks, pirmais mūsu kontakts OMD, un kopā mēs jau strādājam 10 gadus. OMD man personīgi ir izaicinājums nekad neapstāties un būt visu laiku nemitīgā procesā. Smieklīgi arī tas, ka mani nopelni tur nebija nekādas. Saprotiet, tas bija vienkārši Sony. Mums bija jāizmanto OMD, viņi atnāca un viņi bija, jā. I think OMD for me is a bit like a trademark to show that how the good modern company should look like. Un mēs jau bijām pieņēmuši lēmumu, ka OMD būs mūsu mēdīja aģentūra, bet, protams, ejot vēl uz pēdējo sarunu, es biju pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies tur kaut ko nokaulēt, drusku uzspiest savus noteikumus un tā tālāk. Un principā tajās sarunās esmu cieta tādu pilnīgu sakāvi, jo principā mēs noslēdzām to sadarbības līgumu tieši uz OMD noteikumiem. Es gan to nenožēloju, mūsu sadarbība ir bijusi produktīva un mēs esam sasnieguši labus rezultātus. Tas ir OMD.